Otrais pusfināls tiks tagad izskatīts Eirovīzijai, bet es jūtu, ka tās kārtas man galīgi kaut kas tādas viņas smagas pielietas, un tas tik interesanti, ka tad, kad viņas attīra ar svecītas gaismu, ja, ar liesmiņu svecītas, nē, nu arī ar gaismiņu, protams, ja, viņas tik viegli, viņas paliek, jā, un tagad es viņas maisu, un viņas tik smagas, tik smagnējas, ja, un tad tā svecīte, kad es pat esmu domājis, kā tas tā var būt, kas viņas tiešām izžūst, kad viņas tā pavicina, nu tak nē, nu, kas tur ko pavicina, jā, drusciņi, un viņas jau tur nevar izžūt, bet es pat tiešām varu pateikt, ka fiziski pilnīgi jūt, ka viņas ir, nu, tik daudz vieglākas, tā kā, nu, tiešām tā kā izžāvēta malka ir atšķirība, ja, kāda ir, kad nav izžāvēta malka, un kāda ir, kad ir izžāvēta, ja. Un tāpatās arī kārtīm, un tā ir tāda, jā, mistika. Tiešām mistika, ja, jo es, kā jau teicu, es pilnīgi fiziski jūtu, ja, kā tās kārtas paliek vieglākas, ja. Nu, lūk, tas tā, mazliet priekš izklaides, ja, tagad mazliet iepauzēšu, lai es klusībā vēl varu tā mazliet padarboties, jo jūtu, ka vieglākas, bet tā pavisam vieglākas pie izslēgtas kameras. Nu, tā, esmu padarbojusies, un tagad es izvilkšu nākamajam, otram pusfinālam 15 dziesmām, katrai asociatīvām kārtīm. Sieviešu asociatīvā kārtas, kas pārstāvēs pašu dziesmu, un arī vīriešu asociatīvā kārtas, kas parādīs man, cik veiksmīgi šī dziesma startēs. Tāds man ir lūgums, pieprasījums, lai man parāda tā, kā es saprotu zīmes, jā. Nu, lūk, un man ir sarakstīns ar kārtas numuriem, uzstāšanās kārtas numuriem, un tā arī mēs attiecināsim katru kārti uz šo te kārtas numuru, nu, konkrēto dziesmu, respektīvi. Nu, lūk, tūlīt jau izliksim. Jā, te ir vienkārši jāliek. Šis jau ir vēl ātri, jo es nemaisu pie katras kārtas. Man ir bijis, kur es pie katras pozīcijas tā kā maisu. Pie katras, jā, es maisītu, bet tagad es to nedaru. Nu, lūk, te mums būs jau kaut kāda skaidrība. Mums parādīs šo enerģiju, cik veiksmīga viņa būs sev šajā te konkursā, jā. Šitā kārts atnāca kaut kā savādāk, pilnīgi jutu, izvilku viņu kaut kā neierastāk, jā. Tas vienā tā interesanti. Nu, lūk. Nu, lūk, un atliek tikai vēl pievilkt vienu taro kārti, ja, jo tomēr viņa ievieš kaut kādu skaidrību, ja. Jo es pēc viņas lielā mērā un pēc šīs te vīriešu asociatīvās kārtas mēģināšu noteikt, vai šī te dziesma iet tālāk, ja, tiek uz finālu konkursu.
vispār ir tāda jocīga sajūta tomēr, man liekas, kaut kāda. Tagad skatoties to pusfinālu, jā, pat tagad es neskatos, ja, bet es velku, ne? Kaut kāda tāda jocīga sajūta. Ja tiešām kaut kas tur būs noticis tādā pasaules līmenī. Tas jau viss tā var pamainīt to enerģiju. Nu labi, skatāmies tātad. Mums pirmā ir Bulgārija. Bulgārija. Un mēs te redzam forši, ko viņš tur baigā uzvar, skatās uz savu auto loterijā bez maz vinnēta, ja. Nu, Maks, protams, ir ļoti laba kārts. Tas tic saviem spēkiem un visu var, ja. Tā es teiktu, jā. Bet tās abas kārtas ir tādas, tādas, jā. Te viņš ir kaut kādā, kur viņš ir garāžā sanāk, bet suns tur guļ. Tā atkal mazgā veļu. Jā, es teiktu, jebkurā gadījumā, es teiktu jā. Azerbaidžāna. Azerbaidžāna. Saules kārtīs nevaru pretoties, jā. Saules kārts ir tik varana kārts, ka tur jau, palēkdamies, jā. Paskat, cik apgarota tāda, pilnīgi lasa, tā kā liekas gaisma, tur, kā saucās, dziesma saucās Just Go, un šī atkal sieviete man vienmēr liekas, ka viņa tāda kaislību pārņem, viņa ļoti interesanti, ja, tāds kā pretrunīgas enerģijas, bet saules kārts ir jā, ļoti, ļoti laba kārts, un cilvēkiem patīk, un tā ir atpazīstamība, tā kā laba kārts, jā. Tā, gribēju pārliecināties vienu lietu. Tātad tagad mums ir Rumānija. Rumānija. Oi, nedrīkst rādīt, jā. Nedrīkst rādīt plikus cilvēkus, jā. Bet zvaigzne, jā, zvaigzne. Viņi ir tāda cerība dodoša, viņi ir laba kārts, jā. Bet kā saucās? Čaukmī. Tā noskaņa tāda interesanta, vai ne? Bet, tā ir tik varana kārtas, kā sapņainīgums te ir. Es teiktu jā. Tā, kas mums tālāk? Luksemburga. Pentakļu karaliene, kā tādai vispār var pateikt nē, jā. Viņa ir tā, kas viņu mīl, viņu ciena, un viņai tiešām ir pašapziņa, un viņa pievelkoši vispār skaista sieviete, jā. Es nezinu, kas šo te Luksemburgu, Eva Marija izpildi, jā. Luksemburga, māte daba, cik interesanti, jā, jo viņai tiešām viņa ļoti atbilst tā kā imperators arhetipam. Imperators arhetips savukārt ir šī zemes mātes enerģija. Tā kā, un pentaklis, vai ne, tāds sazemējums, jā. Un tā jau izskatās jauki. Ko viņi tur, es nezinu, tur runājās, apspriežās, jā. Tā, interesanti. Pēc kārtas es gribētu teikt jā, pēc pentakļu kārtas. Jā, te viņi gan nav tā ļoti nelēkā, bet nekas, jā. Tā, piektā, kas mums ir Čehija, Crossroads, kas tulkojās kā krustceles, jā. Krustceles. Cik interesanti, vai ne? Mēs redzam, ka viņai viņa pacēlus to savu, kas tas ir, saksofonu, jā. Un taurē, jā.
Un paskat, kā viņš ir pacēlis arī šo te, ko viņš tur lidmašīnīt palaist grib. Kas tas tāds ir? Kaut ko viņš tur vai ne? Nu tāds. Un patīk man tās kārtas. Un šeit atkal ir nomests smagums, bet atkal, ja man tā jāskatās, nu patīk. Bet man grūti teikt, ka gluži, ka tā ir uzvaras enerģija, ka nomests tas grūtums ir. Jā. Jo, nu kā saka, apgriezta kārts ir apgriezta kārts, tā ir bloķēta enerģija, jā. Un, nezinu, kaut kā ar visu to, ka man ļoti patīk, ko es šeit redzu, tā kā es drīzāk teiktu, ka nē. Jā. Labi, tagad es pierakstīšu, ko es tad teicu. Labi, ejam tālāk. Armēnija. Armēnija, Palomarumba. Nu nē, te jau nu gan izskatās, vai ne? Ka nē, jo 4 kausi īsti nepaņem to labumiņu, ja? It kā piedāvājums ir jauks, ja? Un sapcīt šī tā kārts, ja? Šī tā kārts, viņš tur sēž tāds, pasties, kā te sēž, nu labi, šitā sēž un kaut ko te pucējās, tas ir tā patīkam un jauki, ja? Bet te tā, kas sēž un iesēdies un kaut kas te ir tāds, nu, ka nē. Šito gan es teikšu, nu tā, kad pilnīgi noteikti neizskatās, nē, jo pasvītro šī tā vīrieša asociatīvā kārts, ja? Tā kā nē, ar visu to, ka te ir tāds mīlīgs skats, jā. Jā. Labi. Šveice. Oi, kāds apmierinājums. Tas nav gluži. Nē, nu jā, nu kā, tas ir ļoti liels apmierinājums. Jā, tas vienmēr man atgādina, ka tad tā kā jānotur balans, bet tas ir kaut kas ļoti meistarīgi izdarīts, ja? Viņš nav novēlēs, viņš ir gājis pa šauru tādu, ja, kā saka, pa naža asmeni, ja, bet viņš ir notur balansu eleganti, ja, paskat hutīta galvā un tā, ļoti liels apmierinājums, ja. Tā kā es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka jā. Jā. Jā, bet. Tā, kas mums nākamais? Kipra. Tā. Nu, zobenu bruņinieks, tā, Kiprai. Jā, nu, zobeņu bruņinieks ir ļoti tāds aktīvs prāts un zinātkārs un nesās uz priekšu un sevi izdzen un citus izdzen. Tik ļoti gribās to uzvaru, bet tā, ja salīdzina ar pārējām, ja, tad viņa, protams, nav slikta kārts, bet viņai, nu, tā kā neizskatās tāda, nu, viņa nav arī tāda pārliecinoša uzvaras kārts, ja. Lai gan, nu, tur varētu skatīties, bet šobrīd es pēc tam paskatīšos tos, jā, bet šobrīd man tā kā izskatās, ka nē. Lai gan man liekas, ka es to atceros, to Antigoni, viņa bija tik pašapzinīga, ka tas ir pat īpatnēji. Jā, bet man kaut kā liekas, ka nē. Labi, paņemsim, pastīsimies vēl vienu kārti. Oi. Pats viņš tā uzvēlās. Nu, šitā nav tāda uzvaras kāds. Viņa nav slikta, jā. Bet viņa kā reiz ir tāda, kad, nu, viņu nerāda, jā. Viņa nerāda
tādu uzvaru, jā. It kā tāda iespēja ir, jā. Bet kaut kas nav īpatnēji. Tāds tā kā tas pirmais impulss ir, jā. Un reku tur rokās, un te ir arī kaut kāds piedāvājums ir, jā. Tāds emocionāls, jā. Bet redz, tā konkurence ir ļoti spēcīga. Tas nav tas, ka dziesma slikta, jā, bet tā konkurence ir ļoti spēcīga. Es tomēr pateikšu, es vairāk sliedzos, it kā nav slikts kārtas, jā. Jā, tā vēl viens moments tūlīt. Es pati arī esmu apjukusi, reku 7 kausi, tāds pilnīgais arī tāds apjukums, jā. Jo arī šī kārts, labi konkurenta kārts, bet viņa vienmēr ir tāda laba, ka viņa rāda, ka tev ir viss, lai tu tiešām arī pienācīgi varētu piedalīties šajā te konkurencē, bet kopā ar visām man kaut kā liekas, ka drīzāk nē. Pēc loģikas spriežot, jā. Pēc loģikas spriežot, zinot to dziesmu, jo es viņu kaut kā, man viņa palikusi atmiņā, ja? Bet pēc šī kaut kā, ar visu to, ka, jā, es tā kā vairāk sliedzos uz nē. Ejam tālāk. 9. Latvija. Nu, ko skatāmies? Paskat, kāda skaisto, jā, tā, kas simbolizē to dziesmu, jā, tāda arī nesmaida, bet ar tādu kroni, bet nevis vienkārši kronis tas ir, bet tas ir ar visādām spalvām izrotāts, vai ne? Nu, ja es skatos tieši tādu uzvaras kārti, jā, nav arī šausmīgi laimīgs neizskatās, jā. Bet es pateikšu tā, šī kārts, labi, viņai nav tāda spēcīga tāda uzvaras, tāda enerģija, bet tāpat laikā 3 sišļi. Tas noteikti ir, paskaties, tā, lai bagātības kuģi tuvojās, jā, un tas noteikti ir par soļa spēršanu pretī šiem te kuģiem, jā. Tā kā, nezinu, es teiktu, ka jā. Es teiktu jā, lai gan tā uzvaras enerģija tāda interesanta, vai ne? Tāda ar kaķīti. Tāds īpatnējs, viss tāds netik priecīgais. Interesanti. Man gribās domāt, ka jā, ja? Tad es teikšu jā. Tāpēc, ka man gribās tā, jā. Kas mums tur pēc Dānija, jā? Dānija. Interesanti personāži. Arī, ja es skatos, te nav tāda izteikta, tāda arī tāda uzvaras enerģija, bet tāpat laikā šī ir jauka enerģija, ja. Kausa bruņinieks, tas ir vienmēr tāds, kas raisa, tā kā atmaidzina, ja. Te iziet uz jūtām. Es saku, nav šeit arī tāds baigais tāds uzvarētājs, jā, bet kaut kas te ir jauks, jā. Tāda, ja godīgi, tad man jāsaka, protams, ka tad uz tādu jautājumu zīmi, bet te nekas tāds slikts neprādās. Vienīgi šits te man drusciņ tā. Jā, viņiem abi tie vīrieši ir tādi, ka drusciņ, jā. Varbūt, ka arī, ka jā. Izvilksim, es jau negribēju, bet izvilksim abām valstīm kārtas.
citreiz tur sarežģīti. Karaliene ir karaliene, jā. Karaliene ir karaliene. Vairākas liecos, ka jā. Zobenu karaliene nav gluži tā, kur tu tikti mīli, ja, bet viņa ciena, ja, un viņai ir sava tā teikt, viņa tiešām savu vietu paņem pie tā galda, ja, tā kā es tiešām vairāk teiktu, ka jā. Zobenu pāžiņš. Nē, nu zobenu pāžiņš ļoti neiedrošina, ja. Tas arī nav nekas slikts, ja. Bet, nu tā, ja es viņu paņemu kārtikā, lai saprastu, kā tad tur īsti ir, tad nu nezinu. Tā nav karalis, jā, vai karaliene. Tas ir pāžiņš, jā. Nu, droši vien jāskatās arī tā, es domāju, ja pēc enerģijas, ja teiksim, ir vēl vieta no tiem, ko, piemēram, skatos, kur noteikti, kurš saka, jā, tur noteikti, jā, ja ir vieta, nu, tad viņš tiek iekšā, jā, bet ja nav, ja ir kāds tomēr labāks, tad netiek iekšā, jā. Tā, labi, skatāmies tālāk. Austrālija, 11. Oi. Oi. Kā tā? Austrālijai te ir sirds sāpes, jā. Tā īpaši. Un pasties, cik interesanti, jā. Viņa ir tāda deguns gaisā un tāds, man liekas, viss putni lido un tāds tiešām gaiss tāds, jā. Un reku viņš turās, tas arī gailīts, pie gailīša viņš turās, jā. Un tas tāds vējrādis, tāds kaut kas tāds vējains. Mainās plūsma. Un te ir nē, ko es tur, te ir pilnīgi noteikti nē, jā. Lai arī man visas tās dziesmas liekas, nu tāds tiešām profesionāls. Un pilnīgi pat neētu teikt, ka nē, bet man tā kā rāda nē, jo te arī nepateiks tas tāds uzvaras, jā. Jā, tā tas ir. Jā. Drīzāk, ka nē. 12. Ukraina. Interesanti, jo es atceros Ukrainu, ka es viņu skatījos atsevišķi. Paskat, kā viņa iznes. Bet, nu, te ir tāds viens ar zobu, jā. Un 2 zobeni īpatnēji. Un es nevaru izlikties to, ka es nezinu to, ko es zinu, jo es viņu pirms tam arī paskatījos, jā. Nu, 2 zobeni, protams, ka tas neizskatās, jā. Tas pilnīgi neticās, jo kāpēc tā? Tad paskatīsimies, kāpēc man rāda tā. Jo pirms tam es skatījos, ka bija labas izredzes. Un tā, ka skatījos tiešām katrai atsevišķi, jā. Re, Zižļu karaliene. Kāpēc tā? Īpatnēji. Labi, es ilgi tagad nedomāšu, jā, bet šis ir tiešām tā īpatnēji. Jā. Kas viņas atstāja. Nu, labi. Tā man tā arī jānoliek. Tā, man jāpadomā taču. Es negribēju izmantot šitās kārtas, es gribēju tikai pašam, pēdējam galējām konkursam izmantot, bet labi paskatīsimies, jo man mulsina tā Ukraina, jā. Kas tur ir pa situāciju? Tad
bet vai viņi tiek tālāk? Kāpēc te ir tāda pilnīgi tā kā sasniegums tāds, te ir tāda starpstāvoklis, ja? Paskaties, ak, Dievs, cik tas ir trāpīgi. Nu, kaut ko te rāda tiešām, jo te ir notur savu vīziju, ja? Un kāpēc es saku, ka tas ir trāpīgi? Jo, reka, tas ir fiksētais mēnesis, ja? Un viņi arī tur ir tā kā tāda iefiksēta, ja? Un man jāsaka tā, ka šī nav tā tipiskā tiešām fiksētais mēnesis. Nerāda gluži, jā, ka tas ir jā, obligāti, tā teikt 100 jā. Šai fiksētajam mēnesim te ir tādas divas galvenās domas, jā. Vai nu cilvēks ir uz kaut ko tur ieciklējies, jā, un viņu nevar nekādīgi izkustināt, jā, un kas patiešām ir arī divniekam tas varētu tā būt, jā. Vai arī viņu visādi stimulē un saka, kā reiz turies pie tās savas pārliecības, ja, un lai tevi, esi kā klints, ja, un lai tevi tā kā nevar apgāst, ja. Jā, tālūk. Jā, nezinu. Jā. Es esmu skārusies, tāpēc, ka vienkārši man tā loģika, jūs redziet, cik grūti, kad sāk to loģiku darbināt, ja? Jo pēc kārtīm, ja, es redzu te tā pārliecinoši, ja, tā dziesma pārliecinoši, ja? Un te vēl atnāk tā karaliene, bet es nezinu, kas tā pa situācija, kāpēc te ir kaut kāds tāds, ja, starpstāvoklis un vīriešu kārtas un galīgi nē. Tā baigi neizskatās vienkārši pēc uzvaras enerģijas, nedod jau uzvarētāja enerģijas. Tā. Kas man vēl varētu palīdzēt? Paņemsim vēl visādas tādas, gan tas iestrādājums, un tā ir, kas sāk pielikt loģiku, tad vairs, redz, jo vairāk zini, jo grūtāk, jā. Cik interesanti izskata šī tāda pati kārts, jā. Viņa arī acīm ciet, jā, es pat nesaprotu, vai viņš vai viņa, jā, acīm ciet, un tas saka, esi šeit tagad, praktizē apzinātību, jā, šeit un tagad momentā. Jā, kas tas ir? Tas spēcīgs itās tāda enerģija, jā, spēcīgi, pa visādi to rāda, jā, ka... Ko tagad izvilksim? Varbūt tāds, jā, te ir tā kā, lai iededzies savās ambīcijās, jā, un te tā kā aicina, bet paskat, te ir kaut kas tāds, jā, tā kā tev ir jāiedegās tajās ambīcijās, jā, un ar tādu draivu, un tad te tālāk saka, un face consequences bravely, un tad tās sekas, ja, uzlūko drosmīgi, un paturi atvērtu prātu, jo atbildes atklāsies ceļojuma laikā, kā tas arī iet kopā šito te, jo te arī tā ideja atbildes nāks. Jā, es nezinu, kas tas tāds ir, ka visu laiku tāda enerģija nolasās. Jā. Labi. Man te vēl ir tāds joka pēc paņēmuši tāds kāds, ko es neizmantoju. Pastīsties vēl. Ja pat tā enerģija ļoti spēcīga, kāda tur nāk, jā. Jā. Paldies par visu, ko tu dari. Labi. Un pastīsimies, es intereses pēc paņēmu man asociatīvās kārtas, un viņas ļoti labi
tā kā tās asociatīvās afirmācija kārtas, ja, man jau mēli mažās, tāpēc, ka vēlas. Es esmu nogurusi jau, man mieciņš nāk. Tas afirmācija kārtas ir tā kā visām dzīves situācijām, un izējot no tā, kāda tā afirmācija, es varu tā kā uzminēt, jā, es varu mazliet uzminēt, kāda tur ir, jā, par situāciju kāda, jā. Labi, es paņēmu, jo viņas ir daudz, man ir jāizvēlās kādas. Tagad jāpaburās. Tā, kas te ir? Es atzīstu savu vērtību un vēroju, kā mana dzīve mainās uz augšu. Paskat, tas tiešām ir par to, ja, jo zišķu kartliene vienmēr atzīst savu vērtību. Ja, un reku es vēroju. Nu labi, viņai acis ciet, bet tā ideja ir tāda, ka viņa jau vēro iekšējo redzi, ja, viņai sāsinās, tā ka mums noņem tos maņas, ja, sāsinās iekšējā maņa, tā kad ārējā maņa noņem, jā. Labi, paskatāmies, ko man vēl gudru afirmācija kāds. Es nosaku prieku kā savu dzīves prioritāti. Es atrodu laiku klusumam un savai dvēselei. Bet kas tas ir, ka man arī tāds sajūta, ka te kaut kas tāds, es iznāku centrā un parādos visā savā krāšņumā. Reku te ir, šis arī ir tas, jā. Bet tas ir caur tādu klusumu. Es nezinu, kas tur ir ar to tieši šo te dziesmu, bet gan drīz vai liekas, ka man ir tik grūti to salikt, kaut kāds stāsts te ir, un laikam pati es pēc tam skatīšos un brīnīšos, jā. Bet te vai nav kaut kas, ka tā prioritāte šeit pat var būt cita, pat nevis konkurss, bet ir kaut kādas citas prioritātes, jā. Bet pilnīgi tāda sajūta ir. Ka citas prioritātes ir. Es to nevaru loģiski paskaidrot. Kā tas var būt, ka cilvēks piedalās konkursā, kā konkrēti piedalās, jā, komanda. Nu jā, redz, komanda, bet ir konkrēti, komanda nozīmē arī konkrēti cilvēki, jā. Un kāpēc te visu laiku ir kaut kas tāds, jā, kā priekšplānā izvirzās kaut kāds, varbūt pat cita prioritāte, gluži nevis tur sacensties un tā, jā. Es nezinu. Kaut kas tāds īpatnējs notiek. Jā, ļoti īpatnējs. Ļoti īpatnēji. Labi, ejam tālāk. Nu jau gan es te tik ilgi esmu, jau aizsēdēsies 33, cik īpatnēji. Nu te ir kaut kas, es nezinu vispār. Jā. Vēl jau tā kā nav jūnijas, kad es jūnijā teicu, ka būs tāds vajagais satricinājums. Lai gan es pieliku klāt savu loģisko domāšanu, un tad tā kā es domāju, nu, varbūt māja beigas, jā. Nu jā, tālūk, un tad tālāk arī skatījos, ka tas varbūt saistīts ir, nevis varbūt, bet es uzdevu 101 jautājumu, ka tas ir saistīts arī ar šo te karu, Ukrainu un Krievijas, jā. Labi, ejam tālāk, tātad Albānija. Albānija. Paskat, cik cienīgi viņa sēž. Ko viss notiek, spēlē. 6 kausi. Jauka kārtas atmiņu radīšanai, jaukām atmiņām, sentimentam, jā. Bet nu tā, ka, teiksim, būtu tāda spēcīga enerģija, kas tur iet tālāk, jā. Tā galā velk uz atpakaļ.
Viņa nav slikta kāds, viņa dod sentimentu, jā. Jā. Nu, varbūt ar tomēr, ka es teiktu nē, ja jāsalīdzina ar citām. Viņa nav slikta kāds, viņa noteikti nav slikta kāds. Kā Malta iet ar Bellu. Kas tas tāda? Sieviete baltā, vīrietis baltā. Nu, un viņi virzās tālāk, viņi virzās no kaut kādām nepatikšanām uz kaut kādu gaišāku nākotni. Katrā ziņā viņi ir kustībā, jā. Tā, es teiktu, es gribētu teikt jā, lai gan, nu, tā arī nav tāda spēcīgā, tas nav tur saule vai tur pentakļu karaliene, jā. Bet, nu, tā ir kustība un virzība uz priekšu, jā. Šito es skatās kā uzvaras enerģija no tāds baigais, jā. Nu, teiksim, drīzāk jā. Nu, un Norvēģija. Oi, Norvēģija. Paskat kāda. Jā. Nu, imperatori jau, protams, man gribās teikt jā uzreiz, jā. Tiešām tāds. Tā mežā, jā, un ar zemes mātes enerģiju, viņš te mežiņā, jā, kaut ko tur reku, man liekas, tā ir mugursomu viņam uz pleciem, jā, pārgājienā iet, jā. Jā, es teiktu jā. Nu tā, es īstenībā vēl kārtīgi paņēmu pat Tota Taro, lai saprastu, kas te notiek. Es vienkārši nesaprotu, kas te notiek, jā. Es iegūju kaut kādu informāciju, bet es negribu drusku izklausīties tāda dīvaini, ja es sākšu te kaut ko minēt, jā. Bet kaut kāds robežu stāvoklis te parādās un kaut kā man tāda sajūta, ka nu šeit te notiek kaut kas interesants. Jā. Jā. Nu, es vilku tik daudz kārtas, ka tur pat grūti nu, tā kaut ko izdalīt, jā. Bet kaut ko tur pie reizes vēl viena kārtas rādīja, ka kaut kāda tur migla krīt, jā. Viss sāk skaidroties un nezinu. Jā. Interesanti. Jā. Nu jā, bet beigās ar visu to un tomēr, ja es aplūkoju tur vēl pāris dziesmas, tad tomēr droši vien tomēr šī te, jā. Jo es skatījos, kas man tur savāca tos jā, tā tad Bulgārija, 1., 2. Azerbaidžāna, jā. Rumānija, jā, tad Luksemburga, jā, tad Šveice, tad es domāju par Kipru, un tomēr īsti nē, jā. Un tātad Latvija, es tā kā pat neapšaubu, ka jā, Dānija, jā, nu un tad es domāju par Albāniju un par Maltu, jā, Malta bija jā, Norvēģija jā. Bet par ko es domāju? Es domāju par Ukrainu, par Albāniju un par Kipru. Jā? Un tomēr, ka es tur tā paskatījos uz Tota Taro, tad kaut kā tur nobalansē jā, šī Ukraina. Jā. Nu tā.
gari sanāca, un es nezinu, kas šito vispār varēja noklausīties, ja vienīgi uz pātrinājumu, bet, jā, tā te man sanāca. Interesanti. Jā. Labi, es palieku te vēl aizvien, man te ir jautājumi, jā, bet, tad jau redzēs, kā tas izspēlēsies. Paldies par uzmanību, un lai mūsējiem veicas. Atā!